Čau! Es te tā mazliet padomāju, ka vispār būtu forši, bet pilnā nopietnībā tā bija laikam Liena no Pilns valdziņš, kas man atgādināja par to, ka es gribu piedalīties Rūtas Knitting Bingo. Nē, kā viņš sauc? Auditions? Kopā darbu? Bingo! Rūbingo, saīsināsim, tas derēs. Nu, vot. Un tad es domāju, ja es varbūt mazliet pamēģināšu salikt visu pa plauktiņiem un nofilmēt video par to, varbūt tas man palīdzēs arī kaut ko īstenot, ne tikai provizoriski sapņot. Jā. Tā kā šis ir tāds mazliet citādāks video. Rādīšu vienīgi bilžu formātā, daudz stāstīšu. Pārāk daudz nestāstīšu, bet kaut ko mēģināšu pastāstīt. Tad, jā, sāksim ar to, ka šādi izskatās tas bingo. Ja? Tur ir 25 lodziņi un, kā redzat, dažādas krāsas. Par krāsām parunāsim mazliet vēlāk. Ja bet par tām pastāstīšu. Tagad mēs vienkārši apskatīsimies katru lodziņu atsevišķi, un tur es varēšu katrā pieminēt, vai man ir plāns, vai man nav plāns. Tā jau redzēs. Labi. Pirmais. Jauna rokdarbu tehnika. Principā es šito it kā varu jau atķeksēt, tāpēc, ka savam pagānu džemperim es iemācījos kontrolēt pārstaipus ar papildus valdziņu. Tas taču skaitās kā jauna tehnika, ne? Manuprāt, ka jā. Tā kā jā, to es varu atķeksēt. Bet, principā, tāda neinteresanta tehnika. Tāpēc, un jau no paša sākta gala, kad es par to uzzināju, es gribēju, ja doma bija iemācīties divkrāsu briošu. Tā, baigi gribētos. Tā kā jā, pagaidām es varētu ķeksēt tā kā pabeigtu, izpildītu, bet principā, ja līdz gada beigām es tomēr pamanos iemācīties to divkrāsu briošu, tad tas būs mana rokdarbu tehnika. Jā, tā būs pareizāk. Tātad, otrais. Jaka ar griešanu. Oi, dieviņ tētī, to obligāti vajaga. Bet pilnā nopietnībā es to jau mēģinu saņemties neizdarīt, bet darīt, jo nekas man nav uzvedīts, kas ir jāgriež. Bet man ir apraksts ar šitādiem kakīšiem, ļoti šmukiem kakīšiem, ko es nopirku manā pirmajā dzīvu festivālā Edinburgā, tālajā pre-covid laikā. Un es nezināju, ko es pērku, un tad es nopirku, un izrādījās, vai tas ir ar griešanu. Sveiki, Gauja. Tikko adīt iemācījos pēc aprakstiem, un man jau piedāvā griezt. Tad es to ieliku plauktiņā, un faktiski aizmirsu. Bet te es to atcerējos un atradu. Un ļoti labi ieder otriem lodziņiem. Vienīgā problēma ir tāda, ka man nav dzies. Jo, cits stāsts, par to mēs šorīt neiesim. Bet, jā, tas varētu būt tā kā tā jaka, ko es varētu griezt. Varbūt šogad, tad jau redzēs. Trešais lodziņš – cepure. Šito es jau neildiet. Man ir cepure. Jā, gatavs, ir cepure. Man ir vēl noteikti vairākas pa gadu tapas, bet jau ir viss, kačing, gatavs. A long hat pēc Renātas dziedātājas apraksta. Jā. Ceturtais lodziņš. Kleita vai svārki. Skaņ jau tāds iespaidīgs process, ne? Bet īstenībā man ļoti gribās uzadīt kleitu. Un man pat ir
man ir 2 favorīti, 2 iespējamie kandidāti. Viena ir Cloud Bow kleita, kas man iepatikās, kad es to pirmoreiz ieraudzīju kaut kurā tur žurnālā, Pompomā, varbūt. Bet tad es ieraudzīju lienas, atkal pilns vārdziņš. Es viņu tagad reklamēšu uz katru stūru, jo viņi paigais iedvesmas avots. Starp citu, viņai ir video, bet visi jau to zina. Jā, tad es ieraudzīju viņas versiju, un tad es sapratu, viss man vajag. Vajag. Šausmīgi gribas. Man patīk tāda brīva, forša, it kā vasarīga, bet tomēr adīta, bet tur var tā, visādām dzīvām adīt, un no jebkā, un jā, manuprāt, varētu būt baigi skaisti. Tā varbūt būs man iespējamā kleita. Un kandidāte numur 2 ir mazliet citādāka, bet man liekas, jau vienreiz to pieminēju, ir Oh My Figure kleita. Vienīgi, kleita superīga, ir diezgan vienkārša, svitrilī adīta, bet, iespaidīga, vai ne? Ja tev ir tādas pareizās aprises, varētu būt konfekte. Bet man tās aprises ir tādas uz pusi, un tā mainās ikreiz, kad es kaut ko pēdu. Tad es īsti nezinu, vai man to kleitu īstenībā vajag. Cik es nopratu no apraksta, var apstāt, jebkur apraksts var apstāties pusceļā, un tad tev būs bītline, bet tā jau man ļoti patīk tā kleita, nezinu. Ir redzēts vairākas vēl arī pavasarīgas, vasaras tamburētas kleitiņas. Šobrīd nav neviena piemēra, ko parādīt, bet kaut kas tam līdzīgs arī ir potenciāli iespējams. Bet, jā. Svārki, laikam nē, paldies, jo, tas tikai priekš manis, nav mans. Vismaz šobrīd nav. Vismaz nav, karoči nav. Move on. Pie kā mēs palikām? 5. lodziņš. Rakstaini cimdi. Nebūs. Ziniet, laikam nebūs. Vairākus gadus atpakaļ es uzadīju savus rakstainos cimdus, pilnīgi 2, pēc mūsu pašu Nitlaika Latvienu aprakstiem, un ar to man laikam dzīvē arī pietiek. Es gribu joprojām uzadīt pirkstaņus, Entralaka pirkstaņus, parastus pirkstaņus. Pirkstaņus taču, bet nezinām, iemeslu dēļ, man liekas, arī Entralakā. Tas vispār ada Entralakā? Es varbūt kaut ko fantazēju. Bet, tie mani tā kā ir plānā šogad, bet noteikti ne rakstaini. Bet, varbūt kādam dāvanā, bet dāvanā mēs tūlīt nonāksim, kas man arī baigi škrobi ceļ. Tā kā jā, šitam es nezinu, vai man izdosies atķeksēt. Nezinu, varbūt tomēr nē. Labi, nekas. Nākamais. 6. ir rū apraksts. Vot. Te man ir 2. Visiem ir skaists Dundagas svētku lakats. Man arī tādu mazliet sāk gribēties. Kaut arī neesmu lakatu cilvēks, sāk gribēties. Un man ir tie 4 konusi tirkīzie no Jānis Famichelī, ko es nezināmu iemeslu dēļ nopirku. Nezināmais iemesls ir Ginta. Un to es tīri teorētiski pirku. Nē, nevis, kad jau nopirku, tad es domāju, ko es varētu uztaisīt. Un tad man viena no idejām bija varbūt kaut kādu šāli lakatu. Kaut ko uz to pusi. Tad, jā. 2 jau neadīs. Bet nezinu, vai man vienkrāsains tas izskatīsies skaisti. Jo visiem, kas man patīk, tie ir vai no pāces
adīti, un tad tā krāsu pārēja tur tā vienkārši ļoti skaisti iedarās. Nu, man un cits krāsains. Man vienkrāsains, es nezinu, vai tas būs skaisti. Un vēl arī man tas pavadiens, pat visus 4 konstruot kopā, būs baigi plānais. Nezinu, vai tas kaut ko ietekmēs. Nu, tā es domāju. Bet tad otrs favorīts man ir Rūtas pavasaras džemperis. Pavasara? Jā, pavasara džemperis. Un baigi labs apraksts, jo tur ir apraksts izmēri, nu, visai ģimenei. Nu, nebaies grāsos adīt, bet ir labi, ka tur ir opcija. Bet arī džemperīts ir ļoti tāds patīkams, pietiekami vienkārši ar izklaidus reglāns. Vienkārši izklaidu reglāns. Un var visādas variācijas tam piedomāt, manuprāt. Tāpēc jā, tas vai tas. Ne, nu vēl, principā, varētu uzadīt to bērnu biežu jaku, kas man arī baigi patīk, bet principā man nevien, nu, nav šobrīd pieprasījums. Tāpēc, jā. Vēl svārstos. Kādi jums ir ieteikumi? Jādīt Dundaga svētku lakat, nu, tādas paplānas dzies. Būs kaut kas labs vai nebūs pārāk labs? Tālāk. Kas mums ir tālāk? 7. lodziņš. Dzemperis. Džemperis. Nu, man šobrīd ir 2 uz atatām. Tāpēc es domāju, ka agrāk vai vēlāk. Cerams, agrāk. Man izdosies to atķeksēt. Nē, redz, nu, pagad, nu, jā, būs. Neteikšu to, ko es gribēju pateikt. 8. Uzdāvini rokdarbu. Nu, ja es beidzot pabeigšu draudzenes Līgavaņa zeķes, ko adu jau 2. gadu, tad es noteikti varēšu šitu atķeksēt. Un es būšu ļoti lepna par sevi. Es viņām adu mačī zeķes, bet man liekas, ka viņējās jau būs izdilušas un šamējām būs tikai šajā nākamajā ziemā. Bet nu nesteigsimies notikumiem pa priekšu. Vispirms ir jāpabeidz. Man liekas, tiku pie papēža vienai. Jā. Bet respektīvi ir potenciālais dāvinājums, tā ka to es arī varbūt uz gada beigām varēšu atķeksēt. Tas ir jāpiemetina, ja? Viss kārtībā. Nākamais mums ir bikses vai šorti. Te tūlīt būs, pagājušajā gadā vispār должна biju uztamborēt bikses, bet man tas, kā jau jūs noprotat, neizdevās. Tā kā visas iespējas šogad. Es saprotu, ka jūtas ir dalītas šajā jautājumā, bet varbūt tomēr kaut kas sanāks, laiks rādīs. Bet vispār šeku reku ir vēl viens potenciālais favorīts, bet adījums, tamborējums. Ļoti patīk, kā izskatās tieši tā un uz viņas, un man ir aizdomas, ka uz manis tas tā neizskatīsies. Tāpēc šaubos, ka man to vajag. Bet tā man principā ļoti patīk ideja par tamborētiem šortiņiem jau sen. Bet, atkal vai man to vajag. Arī variants, protams, vienmēr būtu uzadīt bērnam zeķis, bikses, bet nav pieprasījums. Nav pieprasījums, tad arī kaut kā vēl adīt nav. Tad es vēl padomāšu. Jā. Tām bikses, padomāšu. 10. lodziņš – veste. Redziet, man jau liekas, ka vestes nav priekš manis. Kaut arī visiem vienu brīdi bija baigais bums, un varbūt arī joprojām ir, un izskatās tīri feini, bet man jau liekas, ka nepiestāv. Bet, varbūt tomēr, varbūt vajag pamēģināt. Jau sen nopirku Žanetes vestes aprakstu vienu no, tagad neteikšu kuru,
nu neteikšu, bet neatceros kuru. Un tā arī, es viņu no Nutidena, man liekas, gribēju adīt. Jā, no Nutidena kopā ar Mohēru. Es toreiz iesāku. Nu jā, un tad es tiku pie Japāņu īsajām kārtām, nopsihojos, ka nesanāk, un tā arī pat nemēģināju adīt ar jebko citu. Bet es to aprakstu nopirku toreiz, jo bija baigais bums, ka visi davai adīs kopā, būs kopadīšana. Un es īsti nezinu, vai es to aprakstu gribēju priekš sevis, vai vispār tāpat, tāpēc vēl jāizdomā, vai man to gribas vai nē. Principā varētu iziet cauri visiem saviem nopirktajiem, un arī par velti atķeksētajiem aprakstiem, kas man ir krātuvītē, tā parādīt, kas man ir. Izdomāt, vai man to vajag, vai man to nevajag, jo man ir daudz nopirkts, ir daudz vairāk nekā izadīts, tas ir točni. Nu, tas tā, nākamajam video varbūt doma. Tā, 11. lodziņš ir sava dizaina rokdarbs. Nu, te jau ir jādomā, kas ir savs dizains. Tīri teorētiski tās zilās zeķes, kuras starp citu es izārdīju un sāku par jaunu. Nu, it kā adoru savu dizainu, bet tur no dizaina ir, nu, maz smakas, tā teikt. Tāpēc nezinu. Kaut ko lielāku uzdizainēt. Kaut kad jau tā adīju sākumā. Nu, reizēm, mazliet. Bet, jā, nu varētu kaut ko padomāt. Varbūt kaut ko uz gada beigām izfantazēt un tad uzradīt. Nezinu, par šito arī vēl jāpadomā. 12. lodziņš ir piesaistīt kādu rokdarbiem. Any volunteers? Varbūt jāuztais tāds plakāts un jāpastaigā par Rēzekni. Ķip tavā jādam. Kaut kādus draugus varbūt atradīšu. Arī šobrīd nezinu, kā man ar to lodziņu ies. Sanāks atķeksēt vai nesanāks. Burtiski kādam ir jāuzplies un jāliek adīt. Tev brālim var būt. Zinu, ka viņam darīt nav ko un tā. Tas skaitīsies? Skaitīsies. Jā. Un tā, visu mīļākais lodziņš, 13. lodziņš, kur šogad nopirku mazāk par kilogramu dzies. Bet te jau skaitās tikai tas, ko tu savu naudiņu iztērēji, vai ne? Ja tev kāds, nu tā tīri netīšām garām ejot iemet ar 10 šķeterēm, tas taču neskaitās, vai ne? Es par tām nemaksāju, tas ir cits, jā. Tīri teorētiski, nu tā provizoriski nosvarot to, ko es šogad nopirku, es laikam esmu pusceļā. Man jau ir 500 grami točna nopirkti. Jā, tas tikai no festivāla viena. Jā, Viļņā 200 nopirku. Nu jā, 3-4. Kaut kā šķiet, ka vairāk tomēr nopirku, bet, būs jāpaskatās. Bet man liekas, ka jā, ap 500 šobrīd esmu. Un kas ir šobrīd marts? Trešdaļa, ceturtā daļa, cik mēnešu gadā? Nezinu, vai man izdosies to noturēt. Ļoti gribētos, bet redz, ja es to kaķu džemperi gribu adīt, tad man atkal dzīve jāpērk. Es nevaru izpildīt vienu lodziņu, nefeilojot otru. Tāda ir šā brīža situācija. Tad jau redzēs. Ja vien kādam, jā, tad jau redzēs. 14. lodziņš ir adīšana, kopadīšana klātienē un neklātienē. Smuki. Šito var ķeksēt jau 100%. Labi, 50. Nu kā, tur ir vai nu vai ir jābi 2. Tad ir jāpadomā, jo klātienē viss adīju, adījām, visas smuki adījām Viļņā, bet neklātienē, jeb virtuālajā kopadīšanā es vēl šogad laikam neesmu piedalījusies, bet apsolos noteikti kaut kad tur arī parādīties.
Tāpēc, jā, noteikti lodziņš tiks atķeksēts pilnībā. Nu, līdz gada beigām točno, vairāk kārt. 15. lodziņš. Pusgarās zeķes. Nu, vispār es jau gribēju uzplīties Gintēra pasūtījumu, lai viņi man uzveda zeķes pusgarās. Bet tagad, kā ir tāds lodziņš, varbūt tomēr nāksies pašai burties cauri. Ļoti jau gribētos tādas virs ceļgala, nu, tādas skaistas garās zeķes, pat ne pusgarās, tādas konkrēti garās zeķes. Bet tāds sajūta, ka tas ir baigais darbs. Nē, nu, jā, nu nezinu, varbūt. Atkal man tam tīri teorētiski varbūt arī ir dzīve, bet vai man ir pacietība, to nezinu. Un arī laikam pēc apraksta vajadzētu, nē, man aprakstu zeķiem nav jēgas pirkt, tāpēc, ka es netrāpu blīvumā nekad. Nu nezinu. Gribētos, bet tas man liekas būs vairāk uz gada beigām. Tagad jau uz vasaru noteikti nesāk sadīt garās zeķes. Nav jau īsti jēga, vai ne? 16. lodziņš. Izšuj vai salāpi... Ko lūdzu? Jā. Izšuj vai salāpi rokdarbu. Izšūšana laikam šobrīd vēl mani neuzrunā. Es saku vēl, bet lāpīšana, nu noteikti, man noteikti ir jau sakrājušās kaut kādas zeķes, ir arī džemperis mammai, ko vajadzētu sašūt, jo tur ir rops. Bet, principā, vakar es to biju pat izlēmusi izārdīt. Tā kā tas neskaitīsies, bet jā, noteikti līdz gada beigām noteikti kaut ko lāpīšu. 100 punkti. Tā kā jā, tas arī būs atķeksējams. 17. Darbs no 100% saviem krājumu materiāliem. Nu, šito arī nav grūti, vai ne? Jo dzīve, vienīgais zini, cik tev ilgi nekas skaitās krājumi. Man jau ir dzīves pietiekami daudz, bet vai kādam projektam sanāks, jo vienīgais atkal, ja man sanāk izmantot dzīvi kaut kādam projektam, kaut kādam citam lodziņam, tad šito lodziņus vairs nevar atķeksēt, kas nozīmē, ka man ir 2 lodziņi, ne, bet 2 projekti jātaisa, un te jau sākas baigais stress. Nu, ja ne stress, bet tad baigā plānošana, kas, ko un kā. Ot, nezinu. Nu, bet noteikti izdarāms lodziņš. Jā, būs ok. 18. lodziņš ir piedalīties adītāju pārgājienā. Nu, vot šito es baigi gribu, un te man baigā škrobe, ka es tik tālu dzīvoju. Jo, ja es dzīvotu Rīgā, nu, jeb tuvāk Rīgai, tad tas jau noteikti būtu izpildīts, jo tie pārgājieni ir vareni forši un šausmīgi gribētos vienā aiziet. Bet ceru, ka nu vismaz līdz gada beigām noteikti izdosies kādā no tiem piedalīties. 19. lodziņš ir svētku dekorācija vai rotaļlieta. Tev tas pat nezinu, kas ir labāk vai cerīgāk, rotaļlieta vai svētku dekorācija. Rotaļlietu esmu tamborējusi, tas tomēr aizņem baigo laiku, bet dekorācijas es neesmu neadījusi, ne tamborējusi, šķiet. Varbūt kāda Ziemassvētku dekorācija, varbūt tāda kā virtenīte ar kaut ko, zābaciņiem, maziem cimdiņiem, maziem džemperīšiem vienu brīdi bija baigi modē. Varbūt kaut ko tādu. Bet tas arī noteikti uz gada beigām. Jā. Bet uzskatu, ka varēšu gada beigās atķeksēt noteikti. Jā. Labdien! Šī ir poga! Kas šobrīd ir mazliet apjukusi un nesaprotu, kur es esmu viņu atnesusi.
mēs mākam sēdēt uz dibena un visiem krist uz nerviem ar savu riešanu, vai nē? Uticiet un kāju virsū, lūdzu. Vismaz kamēr es te filmēju. Labi? Sarunāts? Paldies! Tātad. 20. lodziņš. Lakats, šaule vai apkakle. Un viņi nemlatais durvis un aiziet projām tālāk riet. Dublis numur 395. Šaule, apkakle vai lakats. Nu redzi, te ir tā problēma. Ja es adu Rūtas Dundagas lakatu un ķeksēju to lodziņu, šito es jau vairs nevaru atķeksēt, tāpēc, ka viens un tas pats darbs nevar visos, vai ne, logos ķeksēties. Respektīvi, tad man ir jādara Rūtas džemperis, tāpēc, ka citu lakatu es adīt īsti negribu, jo es, kā teicu, šalli vēl varētu. Kādam vajag šalli? Man vēl ir jāpadomā. Es saprotu, ka jau ir marts un būtu par šito bijis jādomā mazliet agrāk, bet labāk tagad nekad, vai ne? Nekā par vēlu, kad būs. Tā kā jā, un tad man tādi baigie jautājumi, ko labāk ķeksēt un ar ko ķeksēt. Vot, tā kā nezinu. Jo, jā, tā kaut kā, es nezinu. Man paliek augsts, tāpēc es te sāku murklu. Tā, turpinām. 21. Tamborēts darbs. Tas pats, kas ar lakatu. Ja es uztamborēju bikses, tā man kaut kas cits ir jātamborē, tāpēc, kad bikses jau skaitās pie biksēm. Ko man tamborēt? Nezinu. Atkal jādomā. Labi, tālāk. 22 ir pīņu musturs. Nav nejausmas. Jā, nav nejausmas. Nav pīnas. Cik daudz pīnas ir pīnas? Nav ideju, nav komentāru. Tavajiem tālāk. 23. Pabeidz citu gadu iesāktu rokdarbu. Elementāri, izņemot pagāna džemperi, vispārēji ir pagājušā gada džemperi. Nē, darbi, procesi pat ir vēl ilgāki, tās zeķes un tā tālāk. Tā kā jā, ja es kaut ko no iesāktajiem šobrīd darbiem pabeigšu, tas loziņš ir atķeksēts. Tā kā jā, elementāri, noteikti kaut kāda, šī sēza. Redzēsim. 24 ir dalība apraksta testā. Kādam nevajag testeri ir klasiskajā labiskajā, parasti labiskajā adījumā, nezinu, virtuves vielītiem. Tādu 10x10, nevajag. Nezinu. Tiešām nezinu, kā man ar šito lodziņu ies, vai vispār ies, vai neies nemaz, jo piedalīties testā mani biedē termiņi, mani biedē tas, ka tur kaut kas var nesanākt, un tad man ir jāārda ārā, un blīvumā ir obligāti jāatrāp, tas nozīmē jāda paraudziņi, tādas lietas nedaru, tāpēc jā. Baisi. Laikam tomēr šitas man izkritīs galīgi. Te jau drīzāk es tos rakstēnos cimdus uzvedīšu nekā testā piedalīšos. Bet, nekad nesaku nekad, es nezinu, varbūt kādam kaut ko baigi vajadzēs, tad baigi vienkāršo un neviens cits negribēs pieteikties, un tad es varēšu pieteikties, un man būs visa gada termiņš, un tur, jā, jūs sapratāt, jā, man šaubos. Paliksim pie tā, ka es šaubos. Un nākamais, ja pēdējais, vienkārši pēdējais,
lodziņš ir 25. un tā ir rokdarbu izstādes apmeklējums. Nu, jā, kas mums pieņemsim, kaut kur būtu jāizbrauc, es nezinu, vai tie gada tirgi un tirgi skaitās, kā izstādes, nē, kā, tāpēc nezinu, kam kādi ieteikumi, kas kur notiek pasaulē. Ginta visvairāk šito visu zina, viņai patīk pa tādiem braukāt, tāpēc, jā, man lūdzu pasakiet kādus ieteikumus, kur var aizbraukt, ko var ieraudzīt, jo citādāk es neko nezinu, jā. Bet, arī es domāju, ka līdz gada beigām es šito lodziņu arī varēšu atķeksēt, tā tīri normāli, tā kā jā. Vot, tā, mazliet izskrējām cauri visiem lodziņiem, un tagad mēs varam vēlreiz apskatīties uz to visu kolāžu bingo, un te jūs redzat, ka tur ir vairākas krāsiņas, tad tur ir rozā, zils un zaļš, un vēl arī standalone. Tas 13. lodziņš, kas ir tāds oranžīgi dzeltens, bet tas, paldies Dievam, nepiedalās nekādās izlozēs. Jo jā, kā jau parasti spēlē, tu spēlē, un tu vari kaut ko laimēt. Tas, principā, ir tikai mazs bonus, manuprāt, jo viss pārējās, viss spēle pati pa sevi ir vienkārši challenge un motivācija tev pašam kaut ko darīt, un tas man interesē un priecē visvairāk, bet, kuram nepatīk balvas, vai ne? Visiem patīk, man arī patīk. Tad, gadā būs, tur ir sadalīts, ka tev ir 3 tie atskaites punkti, un katram punktam, tā kā viņus sauc? Punktam, jā, atskaits, nezinu, vārdu sakot, pirmajam, izlozes. Lai piedalītos pirmajā izlozē, kas ir kaut kur pie aprīļa beigām, man liekas 25. aprīlī, kopā ir jāizpilda 5 uzdevumi, jāatķeksē 5 lodziņi. Jāizsvītro, dari, ko gribi. Bet nevis vienkārši jebkādi 5. Tev vajag 1 rozā, 2 zaļus un 2 zilus. Ja? Tad mēs ja mēs izējam cauri, pieņemsim, ko mums vajag. Man vajag 1 rozā. Kā jau teicu, pirmo lodziņu es varu ķeksēt ārā, jo man tā tehnika it kā ir. Man tā gan īpaši nepatīk, bet šobrīd ir. Tad mums vajag 2 zilus un 2 zaļus. Cepura. Man ir 3. lodziņš. Tā ir zaļš. Kas mums vēl ir? Džemperis. Ja es pabeidzu vēl vienu džemperi no pagājušā gada, kas man ir iesākts, man būs vēl viens zaļš. Tad 2 zaļi jau ir izpildīti. Tad man jāmeklē kaut kas zils. Sava dizaina rokdarbs. Ja tās zeķes skaitīsies, tad man būs 1 zils. Kas man vēl ir zils? Zils. Darbs tikai no 100% krājumiem. Tas iespēja. Pagāja, tagad kaut kas nesanāks. Kas vēl ir zils? Pieņu musturs. Nē, tas man neterēs. Nē. Es nezinu, ko es ar zilo darīšu. Rulo apraksts, bet tos taču nepabeigšu tik ātri. Toči nezinu, ko darīt. Izšuju vai salāpi. Vienīgs ar kaut ko salāpīt. Tad man ir cerība dabūt 2 zilos. Citādāk es nezinu, ko es darīšu. Pēc tam vajadzēs 2 rozā, 4 zaļos, 4 zilos. Un pēc tam 4 rozā, 7 zaļos, 7 zilos. Jāiet tā kadīt. Un tamborēt un visu pēc kārtas darīt. Citādāk, man tās izlozes neredzēt kā pašai savas ausis. Kaut arī tikko ieraudzīju. Vot. Bija tāda maza apskate par bingo un par maniem plāniem. Kādi jums plāni? Kas piedalās? Kā jums iet? Vispār, kad sekoju tajā Facebook grupā, kas ir, starp citu, viss notiek Facebookā, jā. Daudziem tur baigi raitiet, te es tāda lēnā 2 plāksne.
Bet, zinu, katrs savā ritmā iet, viss ok. Tā kā jā, baigi forši. Ļoti patīk vispār radīšanas spēles, jo tas baigi forši tā kā motivē un padara visu interesantāku un tas kopības sajūta laikam arī, un vispār interesantāk nekā sēdi vienkārši runāt. Arī tam nav nekādas problēmas vispār. Nekā slikta par to nevar pateikt. Jā, viss oficiāli mana smadzeņa ir sasalusi. To jūs neredzat, bet es to redzu. Deguns jau sāk tecēt. Tā kā jā, iesim mājās adīt. Ko tu vēl citu darīt? Jā, labi. Uz tikšanos nākamajās bingo atskaites sērijās varbūt. Atā!